Labdien! Es esmu tas, kas es esmu. Es esmu sieviete ar tēva un mātes dāvāto vārdu Ilga. Es esmu Aleksandra meita no lielās un varenās Vedrusu Guļajevu mulku dzimtas. Es, atrodoties uz dzimtas zemes 2024. gada 29. oktobra dienā, paziņoju par to, ka korporācijas Latvijas Republika uzņēmumi, Tieslietu ministrijas pakļautībā esošā Zemes komisija un Latgales rajona tiesa ir izzagusi, izkrāpusi ar viltu, ar maldiem, ar meliem manai dzimtai īpašumus Krāslavas rajona Udrīšu pagastā Stigeviču sāģā 19,743 hektāri platībā. Zeme, kas sastāv no 6,5 lauksaimniecības platības, 6,5 hektāri lauksaimniecības platības un 13 ar kapekām hektāri meža. Tā ir zeme, uz kuras auga, strādāja un dzīvo manas dzimtas. Es esmu augusi tur, pazīstu katru zālīti. Tātad mans vecvectēvs Pēteris Mulkis ir dzimis 1870. gadā, dzīvoja un strādāja uz šīs zemes visu savu mūžu, ir ņēmis par laulāto draudzeni mīļoto sievieti Stefāniju, ar kuru kopā viņi radīja pēcnācējus, 12 pēcnācējus, dzīvdzimušas sievietes un vīriešus, puikas un meitenes, kas visi dzima melnajā pirtiņā uz zemes, dzimtas zemes. 9 no viņiem ir dzīvi palikuši, bet 3 ir miruši un apglabāti mūsu dzimtas kapos, Daugavas lokos. Mans vecvectēvs Pēteris bija ļoti slavens, ļoti labs zirgu meistars, slavens visā apkārtnē, cienījams, un viņš ir novēlējis kā zemi dēlam, manam vectēvam, Jāzepam Mulkim, vīrietim, kas arī visu dzīvi strādāja un dzīvoja uz šīs zemes. Mans vectēvs Jāzeps ar savu mīļoto sievieti Leonardi, manu veco mammu, arī turpināja dzimtu un dzīvoja visu dzīvi uz šīm zemēm. Tas viss ir apstiprināts un ierakstīts baznīcu grāmatās, šņurgrāmatās, arhīvu dokumentos. Tas viss ir, bija un būs. Tāpat kā mana mamma arī visu dzīvi strādāja uz šīs zemes. Es atceros savu bērnību, kā mēs strādājām uz zemes, nodevām kolhozam ļoti lielas tonnām sīpolus, ābolus, kartupeļus. Mums bija lielas talkas, liela ģimene. Visām dzimtas, mūsu dzimtas, mulku dzimtas ģimenēm
zemes īpašumi atrodas viens pie otra. Tā kā visiem brāļiem un māsām tika iedalīts konkrēta zemes teritorija, ja? Platība. Manam vecvectēvam bija 19,743 hektāri liela platība. Tā kā visu bērnību man tika rādīts, es ļoti labi pārzinu savas zemes īpašumus. Jā, sēņojot, ogojot, tas viss tika bērnībā pastāstīts, nodots no paaudzes paaudzē, tāpat kā senās vediskās zināšanas, kā strādāt ar zālītēm, kā dziedināt, kā dzemdēt pirtī pareizi, nevis slimnīcās. Bet tas tā atsevišķa tēma varbūt. Gribu šodien pateikt un pastāstīt par to, pastāstīt pasaulē. Es šo ierakstu tālāk laidīšu un paziņošu starptautiskajām organizācijām un arī Bārgildei par notiekošo korporācijā Latvijas Republika. Man, pēc manas mammas, sievietes Antoņinas nāves 2019. gadā nācās uzzināt, ka mūsu dzimtas īpašums vairs nav mūsu īpašums īsti un pieder kaut kādai personai Vladislavam Kozindam. Izzagts, atsevināts, un to paveica zemes komisijas darbinieki un lēmumu ir parakstījis tātad zemes komisijas kaut kāda persona vectirāns bez pilnvarām. Šai personai vectirāns nav nekādu. Vectirāns, jā. Komisijas priekšsēdētājs Salašņa vectirāns. Tātad, skatāmies dokumentu. Es pēc mammas nāves vērsos tā kā zemes komisijā, Vecrīgas ofisā, pieprastot uzrādīt, uz kāda pamata tika atsevināti dokumenti, zemes. Tātad man tika parādīts viss, bet neļāva kopēt, tāpēc nācās ar roku izrakstīt, kā senos laikos, bet es to izdarīju. Tātad tajās dokumentos es atradu visus zagļu vārdus un uzvārdus. Tāpat es atradu uz kāda pamata. Es izrakstīju to visu un pieprasīju arhīviem. Tātad skatāmies zemes komisijas lēmums. Pirmkārt nav adresātajā. Nav. Te ir tikai rakstīts, tātad, ka tas tiek piešķirts Vladislavam Kozindam. Lēmums ir no 2015. gada 7. septembra dienas, numur 9991. Tātad nav skaidrs, jā. Kādā veidā zemes īpašums tika atsevināts, lai gan mans vecvectēvs nodevis zemes īpašumu mantojumā vectēvam. Jāzeps vectēvs savai mīļotai sievietei, Leonardei, manai omei. Leonarde savukārt ar testamentu, notariāli apstiprinātu testamentu, to tālāk ir nodevusi manai mammai, sievietei Antoņinai. Tie testamenti ir krievu valodā rakstīti, notariāli apstiprināti. Mana mamma, sieviete Antoņina, Jāzepa meita, īpašumu tālāk ir
uzdāvinājusi ar dāvinājuma līgumu, kas ir 3 liecinieku parakstīts. Man, sievietei Ilgai, Aleksandra meitai. Un tas viss netiek ņemts vērā. Kaut kāda salasās salašņu banda, mēs teiktu atklātāk, pie kriminālās atbildības saucamās personas salāsās, nosauc sevi par zemes komisiju, atnāk un saka, Kozinda Vladislavs mums ir samaksājis kukuli, lai tā zemīte viņam tagad tiek. Varbūt kāds pasmiesies, bet man nav smieklīgi, jo Centrālā zemes komisija ir uzņēmums, ir komerc uzņēmums, kas reģistrēts starptautiskajā komercreģistrā Duns & Bradstreet. Un viņiem nav tiesību rīkoties ar viņiem nepiederošām zemēm. Jā. Tagad zemes komisija ir nolikvidēta laikam, bet par tās darbību atbild Tieslietu ministrija. Tā kā šis lēmums es, būdama pie skaidra prāta, apziņas un rīcības spējas, atbildīgi paziņoju jums, Tieslietu ministrijas darbinieki. Un konkrēti valsts sekretārs Papsujevičs Mihails. Jums tika adresēti un jūsu akceptēti dokumenti. Kā? Tātad zemes komisijas lēmums, ko parakstīja kaut kāda beztiesiska persona, bez pilnvarām, jeb vecstirāns un sauc sevi par zemes komisijas priekšsēdētāju, ir anulēts, spēkā neesošs, nekad netika paziņots. Pilnīgi nulle vērtība. Nav juridiska spēka. Lēmums numur 9991 no 2015. gada 7. septembra ir anulēts. Atsaukti visi akcepti attiecībā uz dzimtas zemi Udrīšu pagastā Stigeviču sāģā. Ir paziņots. Un tā tam būs būt. Paziņots Dieva priekšā. Nelegitīms papīrs. Tātad pastāstīšu. Es dabūju to papīrīti, ko piemin zemes komisija savā lēmumā, uz kā pamata viņi piešķīra šim Kozindam, Zaglim, Kozindam Vladislavam manu dzimtas zemi. Es dabūju no arhīviem, no arhīva to papīru. Un zināt, kas tur rakstīts? Ka Vladislavam Kozindam šis īpašums nekad nav piederējis. Ne lietošanas tiesības bija viņam nekas. Tā kā viss ir fiktīvi, es dokumentāli pierādīju krāpniecības schēmu. Tā paša gada, kad mamma mira 2019. gada augusta mēnesī, es biju vēlreiz zemes komisijā. Un parādīju viņiem šo dokumentu, un pateicu, ka jūsu lēmums ir nelegitīms, spēkā neesošs, jo tas papīrīts no arhīva to tieši apliecina. Tātad viņi paskatījās un pateica, jā, mēs redzam, es palūdzu atsaukt, viņi saka, mēs neko nedarīsim, ejiet caur tiesu. Tie bija zemes komisijas pārstāvju vārdi. Godprātīgi? Nav. Kaitējumu nodaroši dzīvībai un sievietei un vedrusu dzimtei? Jā. Nekas, es sāku vākt tālāk arhīvu dokumentus un savācu 108 lapas. Lapas puses tika iesniegtas Tieslietu ministrijas valsts sekretāram Papsujevičam Mihailam
un Latgales rajona tiesas priekšsēdētājam Novičenakam Pēterim, kurā tika uzrādīti visi zagšanas schēmā iesaistītie. Tajā skaitā tātad Miškāns Aleksandrs, kas dzīvo Ludzā, Ludzas novadā un ir Sijā Aleksandrs M. uzņēmuma īpašnieks. Tāpat arī Jānis Liniņš, kas dzīvoja Pļaviņās. Zaglim Vladislavam Kozindam palīdzēja zagšanas schēmā daudzi. Tāpat Vladislavam Kozindam tika iedota ciršanas atļauja izcirst 900 kubu vecas egles mana vecvectēva un vectēva īpašumā. Ko viņš izdarīja? Lai gan Daugavas lokos cirsmas ir aizliegtas ar likumu. Tā kā zagšanas, krāpšanas schēma ir liela, daudzi ir iesaistīti, un man tiek draudēts, ja es turpināšu ar izreikināšanos, es to paziņoju skaidri. Man ir draudējis arī pats Vladislavs Kozinda, kad man sanāca viņu dabūt uz sarunu pie zvērinātes advokātes Dainas Purvas. Un gribu vienkārši nocitēt Zagļa Vladislava Kozindas vārdus, kas pateikti un ieprotokolēti 2022. gada 10. jūnija dienā, pulkstens 14:30. Zaglis Kozinda negribēja atzīt, ka viņš ir izzadzis sievietei Antoņinai arhīva izziņu, kas izdota sievietei Ilgai un satura informāciju par mulku dzimtas koku. Tātad Vladislavs Kozinda tieši pateica man: tu neko nepierādīsi tiesā, tavs vārds būs pret manu vārdu un viss. Tā kā, ko es jums pateikšu? Visādi Mišukāni, visādi Kozindas, tagad Kozindas dēla, kas sauc sevi par, kā viņu tur, Viktoru Vasiljevu. Zagļa dēls ir Viktors Vasiljievs un turpina Zagļa arodu. Tātad vīrieši, ja tos var nosaukt par vīriešiem, ļoti labi līdzdarbojas, kopā darbojas, lai atņemtu sievietei īpašumus. Un, jā, pagaidām valsts, tā saucamās valsts struktūras viņus atbalsta un līdzdarbojas. Tātad, jā, to pavadienu sāku šķietināt no 2019. gada, jā, divreiz biju zemes komisijā, tātad maija mēnesī un augusta mēnesī. Pēc tā es atbildes, ka ejiet caur tiesu, un es sāku gatavot dokumentus. Zaglis, diemžēl, nomira, nesagaidot tiesu, un, jā, tika izsludināts tātad mantojums. Es ierados pie tā notāra Mārtiņa Limbēna Krāslavā ar visu savu dokumentu un pierādījumu lielo klāstu, protokoliem un arhīva dokumentiem. Ko jūs domājat? Mārtiņš Limbēns pateica: jūs neesat asins radinieks, vācaties prom, neko es no jums nepieņemšu. Tā kā es iztērēju savu laiku, resursus un kā redzu, sistēma tālāk turpina piesekt
pretlikumības, zādzības, ar izkrāptos īpašumus tālāk nodot, legalizēt, jā, caur mantojuma apliecībām. Mārtiņš Limbains tātad atteicās sadarboties, pieņemt jebkādus pierādījumus, iebildumus no manas puses. Viņš vienkārši pateica, ka viss legāli tiek nodots Zagļa dēlam Viktoram Vasiljevam. Viktors Vasiljevs tālāk ir īpašnieks, jā, un mantinieks, un ar viņu tiekat galā. Tā kā neviens neko negrib darīt. Zemes komisija negrib atzīt savus pārkāpumus, jā, pretiesiskās rīcības, notāri negrib ņemt vērā pierādījumus, tiesas arī to negrib darīt. Tieslietu ministrija vēl jau mazāk, vispār neatbild ne uz vienu uzdoto jautājumu, bet tas neatbrīvo jūs visus no atbildības. Jūs visi nesīsiet un nesat jau atbildību par nodarījumu dzīvībai, sievietei un zemes pamatiedzīvotājiem. Tātad, nu ko? Viktors Vasiljevs legalizēja Zagta īpašumu un, jā, grib tagad to īpašumu sadalīt un pārdot. Un ko jūs domājat? Viņam atkal uzrodās palīgi. Viktoram Vasiljevam palīdz persona Dilba, kas arī, nezinu, kādā veidā ir ieguvis manus kontaktdatus, sazinājās un uzrakstīja, jūsu interesēs ir sadarboties. Tā kā draudēja man. Un, jā, Zagļiem palīdz daudzi. Un es tomēr nebaidos no jums. Dilbas, Vasiljevi, Kazindas, Mišukāni un tam līdzīga šušura masa. Jūs esat Zagļi un Zagļu līdzinātāji. Un jums Zagļu liktenis. Zagļiem Zagļa liktenis. Zagļiem Zagļu liktenis. Zagļiem Zagļu liktenis. Nu ko? Jā, pēc mammas nāves ieskrēju Udrīšu pagastā, ņemot vērā, ka visi pazīst tur viens otru. Un ko jūs domājat? Mums tā arī tiešā tekstā arī pasaka. Mīļie, mēs zinām, ka jums ir izzagta zemes, ejiet uz tiesu. Visi zin, radi zin, kaimiņi zin, Udrīšu pagastā padome zin, ka ir izzagta, izkrāpta zemes īpašumi. Un es jau 4. gadu cīnos par to, lai tiktu atjaunota juridiskā taisnība, ņemtu vērā testamentus, mantojuma apliecības, dāvinājuma līgumus. Bet tas netiek darīts. Turpinājums sekos.